Paldies, paldies. Tā, man prezentācija. Jā, skaidrs uzspiežam. Tās mēs. Ok, tālāk. Jā. Cerams, ka jums vēl ir enerģija. Laiks parunāt par spēlēm. Konkrēti par spēļu izstrādi Latvijā. Kas esmu vispār es? Tātad jau minēju, Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijā esmu jau gandrīz 6 gadus, kā arī tikpat ilgi nodarbojos ar spēļu izstrādi profesionāli. Tas ir komerciāls spēles izstrādāju. Un kaut kā dzīve ir iegrozījusies tā, ka sanācis arī novadīt 2 Eiropas projektus, atbalstot spēļu izstrādi Latvijā. Tā, nedaudz par asociāciju. Mums ir asociācija, bieži vien ir tāds pārsteigums. Un faktiski darbu sākām jau 2007. gadā, reģistrējāmies 14. gadā un 19. gadā ieguvām sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Un šī ir šobrīdējā valde, kuru ievēl demokrātiskā ceļā biedri katru gadu no jauna. Kāpēc mēs vispār pastāvam? Kāpēc vajag tādu asociāciju? Mums ir 3 mērķi ierakstīt mūsu statūtos, kas mums vienmēr ir jācenšas sasniegt. Tātad veicināt Latvijas spēļu industrijas attīstību, veicināt savstarpēju sadarbību starp spēļu izstrādātājiem un izglītot spēļu izstrādātājus Latvijā. Un tas, kā mēs to cenšamies sasniegt, ir daži piemēri. Organizējam pasākumus, izteikti, ka mūsu pasākumi parasti ir par brīvu visiem. Piedalāmies arī citu cilvēku pasākumus, kā piemēram šobrīd, tagad. Apkopojam industrijas datus, veidojam komūnu un palīdzam cilvēkiem satikt viens otru. Varbūt, ja jūs esat, kā teikt, iesācēji un jums interesē spēļu izstrāde, jūs varat vērsties pie mums, un mēs jums palīdzēsim varbūt atrast prakses vietu, darba vietu, vai vienkārši iespēju pastrādāt ar profesionāliem spēļu izstrādātājiem, saprast, kas tāds vispār ir pa zvēru. Kā arī atbalsts gan asociācijas biedriem, gan sadarbības partneriem. Tās ir valsts iestādes, pašvaldību iestādes, nevalstiskās organizācijas uzņēmumi, parasti spēļu izstrādātāji un vienkārši cilvēki, kam interesē spēles, un kas vēlās būt daļa no šīs industrijas. Es pieminēju datus, un es jums centīšos tā īsi izstāstīt, kas tad īsti Latvijā notiek. Jo dažkārt ir pārsteigums, mums ir industrija. Jā, mums ir industrija. Bet, ja jūs redzat to, kas šeit ir rakstīts, šie nav mūsējie, šie ir Eiropas spēļu izstrādātāju federācijas. Pagaidām nav tik labi, kā gribētos, bet mums noteikti ir iespējas augt. Šeit ir darbinieku skaits pa Eiropas Savienības valstīm. Un, ja jūs varat atrast Latviju, mēs esam uz beigām, ja? Bet ir labāk. Šie ir veci dati, tie ir no 21. gada. Tagad mēs esam 400. Tātad nedaudz esam pavirzījušies uz priekšu. Bet viena lieta, ja gribās nokart degunu, kad atkal Latvija ir tā kā aizmugurē, tad jūs pamanīsiet, ka šeit nav kaudze ar Eiropas valstīm, piemēram, kur ir Igaunija, kas nozīmē, ka, hei, mums vismaz ir spēļu industrija. Apgrozījums, jā, cipari. Es nezinu, cik ļoti jums tie interesē, citiem interesē, bet jūs varat īsi paskatīties, kas te notiek ar peļņu, ar apgrozījumu. Jā, arī liekas depresīvi, peļņa sākus iet uz leju, bet nevajag satraukties, jo peļņa iet uz leju arī tad, kad uzņēmumi investē, lai radītu jaunu talantu vai lai radītu jaunus uzņēmumus. Latvijā ir izteikti tas, ka uzņēmumi, kuriem veicās, dibina jaunus uzņēmumus un palīdz viņiem augt. Tā, īsumā par darbiniekiem, varbūt tas jums būs interesantāk. Tātad Latvijā reģistrēts 58 uzņēmumi, spēļu uzņēmumi. Top uzņēmumi ir pēc peļņas. Ir Fun Generation Lab, Brain Games, Fun Generation Lab mobilās spēles, Brain Games galda spēles, Hypercell mobilās spēles, Estoti mobilās spēles. Un, ja mēs skatāmies pēc darbiniekiem, tad mēs aptuveni rēķinam, tātad tie varētu būt 452 darbinieki Latvijā, kas strādā spēļu izstrādē. Tie gan ir cilvēki, kas strādā uzņēmumos, gan cilvēki, kas ir pašnodarbinātie un kuri strādā priekš
citām valstīm, citiem uzņēmumiem citās valstīs. Te mēs redzam arī pēc dzimuma sadalījuma. Pagaidām izteikti tā ir vīriešu profesija, nepareizi būtu teikt profesija, jo zem spēļu izstrādes ietilps ļoti, ļoti daudz kas, bet kopumā jā, pagaidām ir tā. Jā. Tātad par uzņēmumu izmēru. Latvieši ir šausmīgi lieli individuālisti. Un es nezinu, vai vēl ir kāda cita valsts, kurai 50% no visiem reģistrētajiem uzņēmumiem ir tikai viens darbinieks. Bet nevajag domāt, ka viens tas nav nekas, viens tas neko nevar izdarīt. Šodien es rādu standā spēli, cilvēki iet garām, GTA, es saku, nē, tas nav GTA, to uztaisīs ir viens cilvēks, viens latvietis savā uzņēmumā, viena cilvēka uzņēmumā, 6 gadu darbs, un tas ir rezultāts. Tā kā viens arī var sasniegt daudz, bet kopumā mums ir visi mazie uzņēmumi, AAA mums nav, pagaidām. Ja mēs skatāmies pa platformām, agrāk bija ļoti, ļoti populāri taisīt tīri mobilās spēles. Mēs bijām izteikti, ir mazām industrijām mobilās tieši spēles ir vadošās. Un tad šobrīd mēs redzam, ka 2 stabiņi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Datorspēles un mobilās spēles. Vēl mēs redzam web spēles, virtuālo realitāti, viens uzņēmums tagad ir jauns, un 5 galda spēļi. Tā kā, ja jūs domājat strādāt spēļu industrijā, nav obligāti mobilajās spēlēs vai datorspēlēs, un nav obligāti pat digitāli. Ja ir interese galda spēles, tad noteikti ir iespēja Latvijā. Tā, šito karti gan vispār nevar redzēt. Tā, ticiet man, te ir Latvija, ja? Un tie punktiņi ir, kur ir ofisi, kur ir uzņēmumiem biroji. Šie gan ir nedaudz veci dati, 18. gads. Bet pārsvarā lielas izmaiņas nav. Un te kaut kur atrodas Kurzeme, un viņa ir ļoti tukša pagaidām. Tā kā uz tiem, kas šobrīd tikai taisa savus uzņēmumus, vai varbūt vēlāk uz jums, es ceru, ka jūs būsiet tie, kur sāks to situāciju labot. Jo, ja mēs būtu tā cītīgāk salikuši tos punktiņus, tad Rīga būtu nenormāli resna, jo gan visiem ofisi ir Rīgā. Un to vajadzētu tā kā sākt mainīt. Pasākumi. Jā, vēl viena lieta, ko mēs kā asociācija darām, ko mēs minējām, ir, mēs rīkojam kaudzi pasākumiem, lai dabūtu cilvēkus iekšā industrijā un palīdzētu viņiem augt. Katru mēnesi uzaicinām vienu industrijas profesionāli, pasākums par brīvu, tiekamies bārā, viņš novada vai nu runu, vai nu darbnīcu, un pēc tam tīklojamies, rādam savas spēles, uzzinām jaunumus. Pagaidām šis pasākums notiek Rīgā, bārā Unicorn, bet ja kāds ir gatavs darīt un censties, es domāju, ka Liepājā mēs arī to varam sākt darīt. Tā, šis bija ambiciozs plāns, kuru es biju viens galvenais organizators, es domāju, nekad vairāk, un tagad mēs to darām atkal. Princips ir vienkārši. Mēs noīrējam pili, vēsturisku pili uz nedēļu, un piepildam viņu pilnu ar izciliem spēļu izstrādātājiem no visas pasaules. Un viņiem ir viena nedēļa, lai taisītu spēles, un beidzam to visu ar konferenci. Mums iesniedz beigās 70 pāris spēles. Šis ir vienīgais pasākums, kur ir gan dalība pa maksu, bet konference ir pa brīvu. Tā kā, ja ir vēlme tepat Latvijā, Jaunpils pilī, sastapt izstrādātājs no visas pasaules, no Austrālijas, no Brazīlijas, no Kanādas, no Amerikas, tad varbūt jāierodās uz šo konferenci. Nākošais būs 2025. gadā. Pārslēgsies. Hello. Ok, nē, tagad mēs aizgājam pa tālu. Come on! Kāpēc vienmēr tehnika nomirst tādā visnērtākajā brīdī? Ok, labi. Vēl viena lieta, ko mēs darām, mēs meklējam iespējas, kā dabūt licences un apmaksāt kursus tiem, kuri ir gatavi mācīties. Tā ir vēl viena lieta. Tos gan parasti biedriem, bet mēs skatāmies uz iespējām. Tā. Un esmu izgājusi cauri pasākumiem. Man liekas, ka tur bija jābūt arī Latvijas spēļu gadu balvai. Tas slaids kaut kur pazuda.
Jā, reizi gadā apbalvojam labākās Latvijas izstrādātās spēles. Bet tā. Es gribēju nedaudz ieskicēt par spēļu izstrādi kā tādu, jo agrāk tas bija vēl netik sen, kaut kādus 4-5 gadus apakaļ, tas bija tā izteiktāk, un tagad ir pozitīvas izmaiņas, bet cilvēki iet studēt vai strādāt spēļu izstrādē, tāpēc, ka viņiem gribās, lai vienkārši ir viegli. Un tad viņiem pēkšņi sākās augstākā matemātika un fizika un programmēšana, un tad viņi iziet no pirmā kursa, nepabeidz par pirmo kursu vai aiziet prom no prakses. Un jā, nedaudz ieskicēt, ko tad īsti vairāk vai mazāk varbūt vajadzētu zināt, vajadzētu pievērst uzmanību, ja jūs izdomājat, ka strādāsiet spēļu industrijā. Pirmā lieta ir tas, kad šeit ir minētas visas profesijas, un liekas, nākošais slaids, te ir šausmīgi daudz kaut kas. Tāpēc viena lieta, ko vajag saprast, ja jums nepatīk programmēšana, tas nenozīmē, ka jūs nevarat taisīt spēles. Jums nepatīk 3D modelēšana, arī tas pats. Mūzika vai vēl kaut kas, arī tas pats. Ir ļoti daudz profesijas, ko jūs varat izvēlēties, ļoti daudz dažādiem šiem talantiem. Un mēs nedaudz paskatīsimies dažus no viņām. Tas spēļu izstrādātājs. Te augšā, jā. Protams, programmēšana, jo spēļu izstrādātājs tas ir pārsvarā spēļu programmētājs, ar to mēs saprotam. Matemātika. Nav tā, ka jums uzreiz ir, jūs ejat, kā teikt, iesācēja pozīcijā, un jums uzreiz ir jāzina visu augstākā matemātika, bet jums tas ļoti palīdzēs, un tas ir arī iemesls, kāpēc studējot spēļu izstrādi jums būs matemātika spēlēm. Fizika. Fizika arī ļoti palīdz, ja jūs esat izdomājat, ka jūs gribat ne tikai programmēt, bet jūs gribat izdomāt un plānot spēļu izstrādes mehānikas. Jo jūs varat izdomāt ļoti unikālus konceptus, un parasti traka fizika ir smieklīga fizika. Piemēram, es nezinu, vai kāds no jums zina, Totally Accurate Battle Simulator. Ir kāds? Ok, jā, man gaismas bija acīs, man nav pilnīgi nejausmas, kas notiek zālē. Jā, un tas arī ir piemērs, kur cilvēki, kas būtu, ja katra ķermeņa daļa būtu pilnībā uz fiziku balstīta, un tie efekti ir diezgan interesanti. Vēl viena lieta par fizikas zināšanu ir tas, ka jūs varat kļūt ne tieši par spēļu izstrādātāju, bet par spēļa dziņu programmētāju un izstrādātāju. Bija kāds laiks apakaļ, bija diezgan liels uzņēmums, es domāju, ka jūs spēlējuši viņu spēles. Un viņš ieradās Latvijā, viņam bija meklēja valsti, kurā atvērt savu biroju. Bet nevis izstrādāt spēles, bet veidot rīkus, strādā Frostbite'ā, tajā laikā strādāja Frostbite'ā, jūs zināt, par ko runā, un meklēja tieši šos dziņu programmētājus, un viņiem bija šis jautājums, parādiet mums lūdzu statistiku, cik cilvēki pabeidz augstāko izglītību fizikas jomā, matemātikas jomā, un, protams, arī programmētāji. Tā, spēles dizains. Jā, spēles dizains cilvēki mēdz jaukt, tie, kas nezin, tas nav mākslinieks, tas nav tas, kurš zīmē, tas ir tas, kurš izplāno mehāniku. Un ar mehāniku ir tā, ka tam cilvēkam ne tikai ir jāpārzina pa drusciņai, viņš kaut ko saprot no programmēšanas, kaut ko no fizikas, kaut ko no matemātikas, kaut ko no dizaina, kaut ko no krāsa teorijas, bet viņš arī ārkārtīgi labi spēj komunicēt savas idejas. Un viņam ir zināšanas arī projektu vadībā. Tā, game production ir diezgan līdzīgas pamatprasmes kā game development, māksla. Māksla ir arī šausmīgi plašs lauciņš. Vienā pusē jums ir character concept art, kas ir pārsvarā krāsa teorija, tā ir bišķi no anatomijas, jums varētu palīdzēt, tā ir kompozīcija. Un citur jau ir 3D modelēšana, riggings, kur jūs pēkšņi saprotat, kāpēc jūs neklausījāties ģeometrijas stundās, jo tas palīdz. Un jā, ir ārkārtīgi plašs šis loks cilvēki, kuriem varbūt netik ļoti patīk zīmēt tēlus. Viņi domā, es nekad nebūšu mākslinieks. Un tad viņš pamēģina 3D modelēšanu, vai viņš pamēģina skinningu vai riggingu.
Un saprotu, man rītīgi patīk šis ļoti tehnisks darbs, bet es esmu mākslinieks. Tāpēc, jā, ļoti plaša teorija. Animācija ir tieši pamatā mācīties animāciju, kā pašu, tas ir vesels lauciņš. Audio, jebkāda izglītība, kas jums ir saistīta ar mūziku, jums noteikti palīdzēs. Arī, kā teikt, klasiskākas disciplīnas. Tā, kas mums ir quality assurance? Pavadīju gadu strādājot quality assurance. Pacietība. Labas komunikācijas prasmes, bet pacietība. Tāpēc, ka tev ir jāpārbauda, vai, ja nomirst kāds 10 reizes, parādās šī reklāma, un tad tev ir vēl 5-7 ierīces, un tad tev jāpārbauda uz katru ierīci, un tad tu atbrauc mājās pēc 8-9 stundu darba, un tu dzirdi to skaņu, kas ir tajā brīdī, ka viņš nomirst. Ābum. Šausmīgi. Tā. Jā, un tad aiziet, cilvēki parasti par to neiedomājas, bet mūsu industrijā PRs, cilvēku pārbauda, HRs, piesaistīt darbiniekus, jo atrast cilvēkus, kas ir pieredzējuši, ir tiešām gana grūti. Un pasākumu organizēšana, un tad pēkšņi, un arī mārketings un šīs te visas, kā viņas sauc, soft skills, prasmes. Jā, tas komunikācija, un diemžēl mēs esam sapratuši, ka spēļu izstrādātājiem, tiem, kam ļoti velk spēļu izstrādi, īpaši nepatīk komunicēt, tāpēc vienmēr šo cilvēku deficīts. Un kas mums ir vēl tāds interesants? Jā, par šiem te, kā teikt, komunikācijas darbiem, kur es arī netīšām iemaldījos savā karjerā, un es sapratu, ka es nedaudz nožēloju to, ka es nepievērsu uzmanību tieši valodu stundām, jo tad, kad tu raksti oficiāli vēstuli, jo tev vajag sponsors, tev vajag darbinieks vai vēl kaut ko, un tu pieļauj diezgan stulbas valodas kļūdas, tad ir tā nedaudz kauns, un tu saproti, ka pēc skolas pabeigšanas tev vairs neviens nemāca, tā kā visi pieņem, ka tu saproti, tu atceries visās valodās, kā visur ir pareizi. Tā kā tā, kas mums te vēl ir? Jā, hei, tas ir viss. Maleči? Laura, tu esi malets! Mēs visi šodien esam baigi foršiem maleči. Ok. Kļūst skaidrāks par spēļu izstrādi Latvijā? Super. Tas bija mērķis. Paldies tev, Laura. Hei! Biežam tālāk. Mēs esam burtiski jau finišējuši, un saldais ēdiens, kā jau saldais ēdiens,